Čau visiem. Man notiek šobrīd vecpuišu bālīts un visu dienu liekas kaut ko darīt. Šis kārtējs man uzdevums ir. Tāpēc, lūdzu, gaidiet atbildes. Kāds bija jūsu pirmais randiņš? Kas tajā notika un ko tu atceries vislabāk? Es nezinu, vai tas bija mūsu pirmais randiņš, bet pirmais zīmīgais notikums, ko es atceros, ir, kad Katrīna ēda pusdienas deliciju un es viņai apsēdos blakus. Un jau tajā pusdienu reizē mēs nebijām īpaši pirms tam pazīstami, mēs bijām bišķiņi pazīstami, jo mēs strādājām pusstundu iepriekš studijā, bet mēs ēdām pusdienas kopā, pēc tam saskatījāmies un es jau zināju, kas sekos tālāk pēc šī maģiskā skatiena. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums. Kas Katrīnai bija mugurā pirmajā randiņā? Toreiz Katrīnai bija mugurā, man liekas, gaiša zila. Tāda tā kā omīša vadīti aciņi, jo viņa bija toreiz tāda apstamus, bija ziema, vēl kaut kāds augsts laiks. Kad saprati, kad Katrīna ir tā īstā? Nezinu, kad, bet ceturāk tāda sajūta atnāca vienkārši pašam man. Kad es zināju, ka es precēšu to meiteni, un pēc nevar pateikt, kāds notika, bet tā sajūta tur organiski radās, un no kurienes viņa radās, to jau nezinu vairs. Tā, kad un kāpēc sapratu, ka gribu viņu bildināt? Nu, tas laikam arī tajā pirmajā iepriekšējā jautājumā, kad uzreiz sapratu, kad Katrīna ir tā sieviete, kuras grib precēt, un kad tas vienkārši kaut kad notiks, un kad tas notiks, vēl nebija zināms, bet tagad jau mēs visi zinām. Kas tev visvairāk patīk, Katrīna? Man visvairāk patīk pamosties un iet gulēt kopā ar Katrīnu. Un ar vienu citu. Kas visvairāk viņā kaitina? Katrīnā visvairāk man kaitina... Tricky question, nevar atbildēt šo. Nu, pieņemsim, man kaitina Katrīna mēdz pārtraukt runājot. Tā bija, es domāju, es ieskaitīšu šo atbildi. Ko Katrīna vislabāk gatavo? Katrīna visu labi gatavo, bet vislabāk, man liekas, ka Katrīna gatavo pastas un lazaņu. Kur Katrīnai patīk vislabāk doties uz restorānu? Kura ķermeņa daļa tev patīk vislabāk, Katrīnā? Man visas Katrīnas ķermeņa daļas patīk no pēdiņām līdz matiņiem. Un ko tu gribētu nolēkt Katrīnai vecmēs bālītē, neuztraukties un izbaudīt un ļaut meitenēm par tevi parūpēties? Čau, bučis visiem mīlu.